Čau! Ja tu domā, ka tavs lielākais konkurents ir kāds cits bizness, ar kuru tu cīnies, tu gribi viņu klientus un vēl tur kaut ko izdarīt, tad tu maldies. Tas nav īstais fokus, uz ko tev būtu jāfokusējas. Jo tavs lielākais konkurents, kas uz doto brīdi mazina to darījumu skaitu, ko tu nosauc uz doto brīdi, ir tas, ka tavi klienti nedara neko. Ko tas nozīmē? Ir tas, ka viņi nepieņem lēmumu. Un tas ir viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc tiek zaudēti darījumi. To ir izpētījis uzņēmums HubSpot, kad 60% kvalificētu klientu pieteikumu nekad nenopērk. Ne no tevis, ne no taviem konkurentiem. Viņi vienkārši neizlem. Daudzi pārdevēji, tie pārdevēji, kuriem patīk uzlikt šo vainu ārpus sevis, mēs zinām tos pārdevējus. Un es zinu, ka tu neesi tāds. Viņam liekas, ka tur konkurenti kaut ko dara labāk, un jūs nedarat. Bet īsnībā visticamākais, ka tu zaudē ļoti daudz darījumus vienkārši statusam quo. Kāpēc cilvēki paliek šajā statusā? Tāpēc, ka tu, kad pārdod savu produktu vai pakalpojumu, tu viņam stāsti par savu produktu. Tu vienkārši tur, kur mēs tur šitādi tādi 15, 34 gadus esam šajā nišā industrijā, mums tur Latvijas klienti. Un tad ir tā lielā notiek tas, kāpēc cilvēkiem nepatīk satikties ar pārdevējiem. Ja? Notiek lielā slavināšana, kur pārdevēji sakrāli slavina uzņēmumu, kurā tu strādā. Ja? Un nekas netiek adresēts uz to, kā izdarīt, ko paprasīt klientam un izdarīt, lai viņš mainītu šo statusu quo. Ja? Jautājums, kā to izdarīt? Ir divi čaļi ar uzvārdu. Viens ir Keihenmans un otrs ir Tverskijs, kur ir atklājuši tādu loss of aversion efektu. Un cilvēki vairāk jūt sāpes no zaudējuma, kas ir es nezinu, kā viņi to ir izmērījuši, ja, bet tas esot 2-3 reizes spēcīgāk nekā ieguvums par kaut ko labu, kas notiks. Ja. Un piemērs būtu, kad kas ir spēcīgāk? Ja, tad tu zaudēsi 10,000, ja tu neko nedarīsi, vai arī tu ietaupīsi 10,000 gadā, ja tu kaut ko izdarīsi priekš šitā. Un lielai daļai cilvēku jau liktos, man jau motivē, es tur skatos, es tur jau daru. Ja? Bet īstenībā tas, kas reāli liek cilvēkiem kustēties, ir tas bailes no tā, ka viņi var pazaudēt kaut ko. Tagad padomā par savu sarunu. Par ko tu vairāk runā? Par to labo un skaisto pusi, kur cilvēks var nonākt, vai tomēr tu viņam palīdzi saprast, kādas būs sekas, ja viņš neko nedarīs. Ja? Kā jau teicu, amatieri, viņi strādā pie tā, ka viņi uztaisa tur riktīgi foršas prezentācijas, saliek tur slaidiņus un tikko ir ienākuši sarunā, pat daži bieži vien vienkārši paņem visu fokusu uz sevi un mauc prezentācijā. Cilvēks jau pēc 3 minūtēm clocks out, viņš jau tur domā par kaut kādām savām lietām, it kā klausās, skatās lekciju, ja, un viss. Un beigās pasaka, ka viņam jāpadomā. Protams, ka jāpadomā, viņš ir tik daudz informācijas uzzinājis. Ko dara labs pārdevējs? Viņš palīdz klientam nonākt un saprast, kas tad ir tas, ko klients samaksās, vai kas būs tā viņa samaksa par to, ka viņš neko nedarīs vai nemainīs. Viņš paliks savā šajā status quo un neko nedarīs. Kā to panākt un izdarīt? Ja? Tad tie ir cost of inaction jautājumi, ja? Un viņus var uzdot dažādās daļās sarunā. Pirmā visforšākā daļa, tad, kad ir biznesa un biznesa saruna, bieži vien runa ir par kaut kādiem cipariem. Ja? Es iedošu piemēru. Ja? Pieņemsim, mārketinga kompānija. Mēs runājam, mārketinga kompānija runā ar savu potenciālo klientu, kas iespējams jau tērē naudu kaut kādās mārketinga kampaņās. Ja? Un viņu atdeve no šīm kampaņām ir X2. Pieņemsim. Ja? Bet šis klients tic, un viņš saprot, ka viņš varētu no šīm kampaņām pelnīt X5. Un tad ar jautājumu palīdzību ir pirmkārt jānonāk pie tās ticības, vai jāparāda klientam šī vērtība, ka to var izdarīt. Un tad ar jautājumu palīdzību
Un, starp citu, jūs noteikti neiemācīsieties, kā pareizi darīt šo no šī video, tikai idejas sapratīsiet, varbūt arī kāds spēs pielietot. Un tad ar jautājumu palīdzību tu paprasi klientam, hei, nu tad, ja tu esi šeit, un tas, kur tu gribi būt tur, vai sarēķinam, kas tad tur ir, un tad pie šiem, nezinu, pieņemsim, viņš tur 1000 ieliek iekšā reklāmās 2 nopelna, un tad pie atdeves tur X5 viņš varētu nopelnīt 5000. Kas ir 5000 mīnus 2, kas ir tagad? 3000 gaps. Ja? Nu, un tad reku ir tas, ko cilvēks potenciāli zaudē katru mēnesi, ja viņš neko neizdara un nekur nepakustās. Ja? Un tad, kad tu esi nociparojis, es to tā saucu, es nezinu, vai latviešu valodā ir tāds vairs vai nē, kad es esmu palīdzējis nociparot klientam šo viņa bezdarbības rezultātu, tad viņam ir labāks, uzskatāmāks reasons, kāpēc vispār to mainīt. Un pie tam viņš vēl ir tā kā ciparisks. Ja? Svarīgās lietas, ejot cauri šiem jautājumiem, ir tas, lai tie cipari nav tie tevis izfantazēti, izdomāti, kur tu klientam vienkārši uzmet viņus virsū klau, un mūsu klientiem ir tā. Caur jautājumiem. Ja? Nevis mūsu klientiem ir tā, bet kā reāli cilvēks domā. Un lai viņš izstāsta, ko viņš domā par tiem cipariem, un lai viņš izstāsta, kā viņš jūtās par to naudas daudzumu, kas tiek tur, kas potenciāli paliek tur. Kā trešais fakts, respektīvi, ir tāds, ka vidējais vispār B2B pircējs pavada 83% sava lēmumu pieņemšanas procesā bez pārdevēja. Un tad tas cilvēks, ko viņš dara, nu, pieņemsim, ka šis uzņēmējs tiešām grib atrast kaut kādu risinājumu savām problēmām, nu, viņi tā kā iet, pēta, tur researcho, kaut ko analizē, internetā salīdzina, analizē, un tad beigās viņi apstājās. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņi nesaprot, kāds ir šīs bezdarbības sekas, un viņi uzskata, ka, nu, iespējams šī problēma var pagaidīt, ja viņa nav jau reāli sāpīga. Ja? Un mums kā latviešiem ir saprotama lieta, ja? Jo kad mēs ejam pie ārsta, tad, kad viss jau ir slikti. Ja? Nu, tad jautājums nav. Tad vienkārši mēs ejam un darām. Ja? Bet, ja mūs kāds preventīvās medicīnas speciālists, kuram būtu šī zināšanas, spētu uzdot mums labus jautājumus, kas palīdzētu mums pašiem sev izstāstīt sekas par to, kas būs, ja es nezinu, tur es ar sāpošu muguru turpināšu iet darīt fizisku darbu un pie kā tas var novest, un cik tad beigās es nenopelnīšu naudas, tāpēc, ka es neiešu uz darbu un kāds ietekmēs manu ģimeni, es varētu palīdzēt man ātrāk sakustēties un sākt kaut ko darīt lietas labā, pirms es esmu nonācis līdz tām sliktajām sekām, līdz tai lietai, kas mani kavē. Tad rezumējot kopā šodienas video, svarīgā lieta, kas tev ir jāatcerās, ka lai tu varētu noslēgt vairāk darījumus ar saviem potenciāliem klientiem, tev nav jādomā, kā uztaisīt labāku piedāvājumu par saviem konkurentiem. Tev ir jāpadomā par to, kā adresēt statusu quo, kur cilvēks paliek iesprūst, jo viņš nevar mainīt savu lēmumu. Tas veids, kā tu vari to izdarīt, uzdodot seku jautājumus un ideālā scenārijā pieliekot ciparu uz tām sekām, lai cilvēkam būtu skaidri un gaiši saprotams, ka katrs mēnesis, kurā viņš neatrisina, mēs par mārketingu runājām. Katrs mēnesis, kamēr es neesmu atradis veidu, kā mans mārketings var taisīt 5-kārtīgu atdevi, man maksā 3000 eiro, kas dienā ir 100 eiro. Jā. Katru dienu 100 eiro, kad es eju pētu konkurentus vai sēžu, staigāju pa pludmali Balī un šo nerisinu, man izmaksā 100 eiro. Un tad, ja tu gribi, lai es tev parādu kādas 2-3 sarunas, kuras konkrēti runāju, kuras palīdzu klientiem ieciparot, vai arī izstāstīt, kas būs viņu sekas, ja viņi neko nedarīs, lai atrisinātu savas problēmas, droši spied like šitam video un ieraksti komentārā, kāda veida video formātā tu gribētu redzēt to, kā es parādu, un es noteikti sagatavošu šo video. Šodien tas ir viss. Prieks, ka skatījies šo video, un tiekamies nākamajā video. Čau!